Es tevi aicināšu nonākt labklājības plūsmā. Aizver acis un ļoti lēnām sinhronizējies ar to enerģiju, kas ir saistīta ar plūšanu, pārpilnību, iekšēju un ārēju mirdzumu. Tā ir tā enerģija, kuru tu ātri atpazīsi. Tā ir sajūta, ka viss nonāk viegli, un es būšu tava pavadone ceļā uz pārpilnību. Sajūti, kā tas ir nonākt citā dimensijā, kur tu diezgan ātri pārvērties par kādu citu kvalitāti. Tu esi pārpilnība, tu esi labklājība, tu esi tīrais nodoms, kurš virzās pretim augstākajam labumam. Es aicinu tevi sajust, kā tas ir atvērties labklājībai, kā tas ir atļaut sev dzīvot viegli, piepildīti, plūstoši. Kā tas ir ļaut domām materializēties, kā tas ir tikt pie finanšu līdzekļiem, kas nekad nebeidzas. Es aicinu tevi atļaut sev vairāk. Ieraugi arī pirmavotu. Pirmavotu tam visam ir tava spēja dzīvot caur sirdi un dzīvot caur mīlestību, pateikties, vērot ar lielu prieku. Sajūti sevi kā siltu, maigu, zeltainu gaismu, kura darbojas saskaņā ar visuma likumiem, kura katru savu ikdienas darbu, katru savu ikdienas domu, katru savu ikdienas sajūtu pakārto iekšējam mieram. Tu esi miers, tu esi pārpilnība, tu esi labklājība, un labklājība sev līdzi nes daudz ko labu. Tā ir iespēja materializēt savus sapņus, tā ir iespēja realizēt projektus, iespēja satikt jaunus cilvēkus, ieraudzīt tūkstošiem iespēju durvis un piedzīvot daudz ikdienas brīnumu. Kas ir maģija? Maģija ir tāda spēja, kas mums piemeta bērnībā, uz visu skatīties kā uz brīnumu un sākt pamanīt, cik visums ir dāsns pret mums. Caur interesantām sajūtām, caur jauniepazītām personām, caur aizraujošām sakritībām, mūsu dzīve paliek piesātināta, bagātīga. Es aicinu tevi palūkoties apkārt un ieraudzīt sev apkārt tūkstošiem, miljoniem iespēju durvis. Un katras no tām atverot, tu nonāc tīrā labklājības plūsmā. Atļauj sev izdzīvot savu laimīgāko dzīves scenāriju. Ikvienā jomā, ikvienā dzīves mirklī nonāc tur, kur tava sirds pukst saskaņā ar
iekšējo vērtību, kur tu, kā cilvēks, kā dvēsele, esi radies, lai šai pasaulē iedotu kaut ko labu, kaut ko vērtīgu, kaut ko tādu, ko nevar iedot neviens cits. Un jo vairāk tu dod, jo vairāk tu saņem atpakaļ. Jo vairāk tu saņem atpakaļ, jo vairāk tu dod. Un tu nonāc brīnišķīgā miedarbībā, skaistā, zeltainā enerģijas plūsmā, kas ir ļoti dāsna, kas ir ļoti mīloša, kas ir ļoti sargājoša. Es aicinu tevi atļaut sev būt bagātam. Es aicinu tevi atļaut sev būt laimīgam. Es aicinu tevi atļaut sev būt veselam. Un jau šajā brīdī, šeit un tagad, ar šiem vārdiem, tu vari pateikt sev: es atveros labklājībai. Es esmu tā vērts. Es šobrīd programēju sevis labāko versiju. Es radu tādu dzīvi, kādu es vēlos. Un lai katra mana doma, katra mana sajūta atbilst labākajam manam izpildījumam, kurā es rīkojos saskaņā ar savu sirdsbalsi, kurā es ļaujos impulsiem, kurā es vienkārši esmu atvērts, ar atvērtu sirdi, ar atvērtām acīm, lūkojos uz visu kā milzīgu brīnumu pasauli, kurā radīt jaunus brīnumus ir viegli. Es esmu labklājība. Es esmu pārpilnība. Es esmu augstākais labums. Es esmu dievišķa būtne, kas atļauj sev radīt tādu pasauli, kādā es jūtos harmoniski. Katru dienu, katru minūti. Es pamanu brīnumus, es pamanu zīmes. Es redzu citus cilvēkus, citas būtnes, un es esmu gatavs būt klātesošs, dalīties, mīlēt, pateikties, iesaistīties. Un jo vairāk es miedarbojos, jo vairāk es iegūstu. Un tas, ko es iegūstu, nav novērtējams. Tās ir milzīgas iespējas visās dzīves jomās. Tās paver man iespēju nodarboties ar sirds darbu, dzīvot tādā mājā, kādā es vēlos, apceļot vietas, par kurām esmu sapņojis, ēst tādu ēdienu, kas apmierina manas garšas kārpiņas, būt ar īstajiem cilvēkiem, aizrauties ar sev tīkamiem hobijiem un piedzīvot visus citus dzīves aspektus. Katru dienu baudot, uzdrīkstoties. Un es varu būt atslābināts. Es varu paļauties. Es ticu, ka visums un augstākie spēki un katrs cilvēks, kas man ir apkārt, nāk ar vislabāko priekš manis. Es ar pateicību to pieņemu, integrēju sevī un dodu tālāk, lai mana sirds un mana apziņa turpinātu plašināties līdz bezgalībai.